Labrīt, labdien, labvakar, lai kur jūs arī būtu un ko jūs tagad darītu, esat sveicināti atpakaļ podkastā Viesistaba. Ar jums neviens cits kā Rallis Gaupšteins aiz mikrofona. Paldies abiem brāļiem, Patrikam un Markam, par tehniskajām lietām, par video, par audio un visu pārējo, ka mēs varam radīt šo saturu, dot tālāk skatītājiem, klausītājiem. Un prieks būt kopā. Ko ir pienākušas gada beigas, decembris mums ir piezadzies laikam ātrāk nekā bijām to plānojuši un nekā mēs to bijām pamanījuši. Bet tomēr starp visiem šiem te darbiem, Ziemassvētku kņadas un visām pārējām lietām esam atraduši laiku, lai turpinātu radīt saturu. Retāk, kā mēs to darījām pirms tam, bet tomēr turamies pie disciplīnas un uz ieietās takas. Šodien mēs esam ieradušies ciemos pie kāda cilvēka. Teiksim tā, ļoti plaša profila speciālista. Un tad, es domāju, kā man pieteikt šo cilvēku, es sapratu to, ka ir īstenībā ļoti daudz apzīmējumi, amati, veidi, īpašības, kurās es viņu varētu saukt. Galvenokārt tas ir labs cilvēks, labs draugs, pozitīvs cilvēks. Sirsnīgs un vienmēr atvērts sarunai cilvēks, un tāpēc mēs vienu dienu domājām, kad vajadzētu apsēsties un ierunāt mums vienreiz to podcastu kopā. Visādi citādi sabiedrība viņu zina kā mūziķi, kā mākslinieku, kā dzejnieku, galvenokārt kā aktieri. Tagad jau arī kā sportistu, bet par to visu pēc tam tālāk arī parunāsim, kāpēc, kas un ko un kā. Bet tas ir neviens cits kā Mārtiņš Upenieks. Sveiks, Ralf. Čau, Mārtiņ. Priecājos, ka mums izdevās atrast laiku un tāda spontāna tikšanās, un man bija brīvs, un jums bija brīvs, un mēs varam satikties uz šo sarunu. Paldies tev. Paldies ne tikai tev, bet arī, starp citu, paldies Dēls teātrim. Par vietu? Jā, izdevās atrast, mēs atrodamies Kamerzālē. Šeit es esmu spēlējis laikam tikai vienu izrādi, pēc tam pārsvarā lielā skatuvē, kaut kas mazajā zālē bija pāris foršas izrādes, bet Kamerzālē tikai viena reize. Bonija un Klaids, tā bija 2015. Gada pavasaris. Starp citu, es tikko sapratu, ka es tev pieteikumā nepateicu pašu galveno, ko es gribēju teikt tagad, kad tu pateici par gadiem, par to, ka tu biji 2019. Gadā nominēts kā talantīgākais, jaunais skatuves mākslinieks. Jā, gada jaunais skatuves mākslinieks. Jā, mums paldies. Ir Spēlmeņa nakts, kas ir tās mūsu teātra novērtējums, mūsu mazais Oskars, ja tā var teikt, kurā tiek, žūrijas skatījumā labākās izrādes, tur aktieri, režisori, kostīmu mākslinieki, scenogrāfi, visi pārējie. Tad mēs 23. novembrī parasti reiz gadā satiekamies un apsveicam viens otru. Visi kolēģi sanāk kopā. Jā, tā ir tāda reize, ka tiešām arī viss, kas ir no Liepāja, Daugavpils, Valmiera, tur mūsu Rīgas teātri, parasti tajā darbā, skrējienā jau nesanāk saskrieties. Un arī daudziem arī tāpat 23. novembrī ir izrādes jāspēlē, ka viņi nevar ierasties. Tas ir kaut kāds tāds kopīgs mūsu skatuves mākslinieku vakars, kurā satikties beidzot. Tie ir jūsu svētki. Jā. Jūsu Ziemassvētku eglīte. Kaut kādā ziņā. Jaunā gada ballīte visiem kopā māksliniekiem. Tieši vakar runāju māmu, un viņa man saka, sveiciens mammai, starp citu, viņa vienmēr skatās abi divi ar tēti, visas epizodes un ļoti priecājās. Bet vienkārši tā smieklīgi, es jau tev arī pie izslēgtām kamerām stāstīju par to, ka viņa prasa, ar ko tev rīt būs epizode? Es saku, ar tādu Mārtiņu Upenieku. Viņa saka, tas ir Dēls teātra aktieris, es zinu. Es tā, tu zini visu? Viņa saka, protams, tie, kas iet uz teātri un apmeklē bieži mākslu, viņi ļoti labi zina, kas tu esi. Bet vai tevi var tagad vēl joprojām, vai drīkst, vai var saukt par Dēls teātra aktieri? Jā, šobrīd tās attiecības ir pamainījušās. Es esmu brīvais aģents, freelanceris, Dailē, es esmu ārštatā šobrīd, un es spēlēju esošās izrādes, un līdz šim brīdim mēs satiekamies laikā, kad man bijuši jau 3 pirmizrādes kopš septembra, un man tagad tāds mazliet laiks vairāk sev. Man bija tā Leopoldštāta pie Malkoviča, pēc tam oratorio pie Rēzijas Kalniņas akmens aizslīt garām, un burtiski tikko bija Mihaila Čehova
Rīgas Krievu drāmas teātrī pirmizrāde Vecās dāmas vizīte, un es tā bijis ļoti ražants rudens, ja tā varētu teikt. Un es tā priecājos, ka mēs satiekamies laikā, kad es neesmu tur pārgurs noskrējies, jo tā ir tāda patērējuša profesija, ļoti gan fiziski, gan emocionāli, mentāli, un ja es būtu tā pārgurs, iespējams, man nebūtu īsti ko teikt, zin kā vēl kaut ko, jo visu dienu runā svešs teksts, vai mēģinājums izrādē, un gribās dažreiz pabūt klusumā vienkārši. Jā, sapcīt, tas, cik tu ātri piekriti, ir tiešām paldies tev. Burtiski 24 stundu laikā mēs norganizējam šo te satikšanos. Jā, man patīk kaut kāda tādas spontānas idejas. Skaidrs, ka mēs bijām par to runājuši, un es nezināju, kad tas būs tieši. Jo es arī domāju par teātra apmeklētājiem dažreiz, īstenībā diezgan bieži. Es tagad gribu noskatīties, kaut kādu drāmu, ja es nopērku biļetes, man tur tas ir pēc 2 mēnešiem izrāda. Es tagad jūtu, ka es gribu šo izrādi skatīties, šo drāmu, un kaut kas manā dzīvē notika, pārmainījās. Es biju darbā, un saprotu, ka es gribētu kaut kādu komēdiju šovakar skatīties, kaut ko vieglu, es negribu sev tur, gruzīties, kaut ko domāt, es gribu labi pavadīt laiku, un tas, kādā es noskaņojumā esmu zālē skatītājs, ļoti svarīgi, es ir pats pēc sevis. Es tagad diezgan reti eju uz teātri, salīdzinot ar to, kā es gāju sākumā, kad es vēl biju jauns aktieris vai tikko pabeidzis akadēmijas, bija brīvs vakars, es zvanīju, maucu, gāju, prasīju, sēdēju, skatījos tur gadā, tur 60, 80 izrādes, un kad es pats sāku spēlēt jau 15, 20 izrādes mēnesī, mēģinu no rītiem, kaut kad pat bijuši pie 30 izrādēm, brīvs vakars iet skatīties, es nevaru, es nespēju, manī nav kapacitātes uztvert, vai sākās jau kāds profesionāls kretīnisms. Tu sāc vērtēt? Jā, es vērtēju, es skatos, kā viņi spēlē, kāds izvēles tiek veiktas, es sāku gaismas, scenogrāfiju, kostīmus, vienalga, es analizēju kaut kā, to smadzenes dažreiz grūti atslēgt, vai arī plus, ja es pazīstu kolēģis, es šāds, te jau štamps, to es dzirdējis, kaut kā sāku piesieties kaut kā. Vai arī dažreiz, šis ir pārsteigums, tas ir, jo teātrī es meklēju, laikam, man pašam tāds 3 lietas, man liekas, ko vajag. Tas ir izglītot, izklaidēt, iedvesmot, tādi 3 I. Un ja tu kādu no tiem 3 daboni izrādēm, man liekas, tas tā ir jau kaut kāda veiksme. Jo dažreiz vajag vieglas gabalus, tiešām izklaidi, foršu kvalitīvu, kāpēc ne izglītot par kaut kādu tēmu, kaut ko jaunu uzzināt, tas ir nenormāli forši. Iedvesmot, ka teātris māksla iedvesmot, tas ir, ka tu kaut ko izmaini dzīvē, ka tev, ideālā variantā, katrs notiek, tas ir, kāpēc mākslā vispār būt, tieši tās emocijas, ko es meklēju, ko es piedāvāju, ko mēs varam iegūt kopā. Un šim dialogam ar skatītāju ir jābūt atvērtam. Un, ka es pēc sevis spriežu, ka es sēžu zālē, es redzu, tā ir labi izrāde, bet man nav garstāvoklis vienkārši. Vai darbs, vai es liku gulēju, vai kaut kas tur attiecībās, vai kaut kas noticis tur, vienalga. Un es zinu, ka es atnāku kaut kādā citā reizē un būtu baigi forši. Un būtu atgriezeniskā saite. Jā, un būtu atgriezeniskā saite, vai līdzīgi kā spēlēt izrādi, piemēram, trešdien, piekdien, sestdien, ir cita publika nekā otrdien, ceturtdien, svētdien. Jā, svētdien 3 spēlēt vai 1 kaut kādos tādos jocīgos laikos, vai kā cilvēki atnāk piekdienas vakarā, tu zini, tas sestdien brīvs rīts. Ne, tu nāc tur svētdien 3 vai 5 vienalga, tu zini, tev rīt ir darbs, vai kaut kas tev vakarā būs jādara, kaut kas vakariņās. Jā, tu nevari varbūt pilnībā atslēgties dažreiz. Un tas būt šeit un tagad, šajā brīdī izbaudīt, tā kā mēs te sarunājamies ar tevi, nevis tagad sāk paralēli, draus beigs, man pēc tam jāiet gatavoties izrādē, cik man laiks ir, es jau neesmu te šobrīd. Tas var arī to citu, fokusu, precīzi. Jā, trenēt kaut kādā ziņā. Kāpēc teātris? Kāpēc aktieris? Sāksim laikam, kāpēc aktieris? Zini, tas ir labs jautājums. Man šķiet, ka, nevis man šķiet, bet es esmu diezgan droši, ka tā ir ļoti
profesija, kas atsijā cilvēkus pati. Un ir tādi, kas ļoti grib, bet viņiem nesanāk, ir tādi, kas negrib, viņiem sanāk. Un tā ir tāda ļoti pašregulējoša sfēra, kas kaut kādas cilvēks pieņem, kaut kādas izmet, un tas, tā ir kaut kāda tāda, nezinu, mākslas enerģija, kas kaut kur gaisā virmotam visam. Es oriģināli gribēju, man liekas, būt rokmūzeķis, ja tā visam atklāti. Ka man bija gari mati, es tur giču spēlēju, tur pat dažreiz 10-12 stundas dienā. Jo manā muzikālās, tādas izglītības nāc muzikas skolā gājis. Tu tīri uz savu talantu. Es vienkārši ar kodas 15 gados sapratu kaut kā, ka man interesē tas, un man vajadzēja ļoti īsā laikā apgūt ļoti daudz, un tāpēc es vienkārši močīju ārprātīgi. Trenējos, un es biju aizbraucis uz Londonu, uz vasaras kursiem, tur koledžā vienā. Es arī tur iestājos, ka varētu tur studēt, un arī es biju Brightonā tajā pašā gadā. Londona bija vasarā, un Brightons brauc janvārī, viņiem arī tur ļoti labi koledži. Arī tur man uzņēma, un tajā gadā es arī stājos Kultūras akadēmijā. Un tā bija vienīgā vieta, kur es iesniedzu dokumentus ar domu, ja paņems palikšanu, tad es tā kā varētu doties uz to Angliju. Bet es biju ļoti iemīlējies tajā laikā, man bija ar grupu labi gāja, un tie iestāja eksāmeni, kas bija gan Londonā, gan Brightonā, bija ļoti vienkārši. Tā, kaut kādā ziņā man tas neprasīja nekādu. Tev vienkārši labi padevās varbūt. Es biju sagatavojies diezgan labi. Es biju labi sagatavojies. Bet viņiem ļoti labs tā visa infrastruktūra, kas ir tas piedāvājums, tās nodarbības, lekcijas, tie pasniedzēji, kas tur uz vietas ir nenormāli interesanti. Bet tur bija jāmaksā kaut 5000 mārciņas pa gadu. Man tur zināja, ka 19 gadi, tā ir ārprātīga summa, un uz 2 gadus tas ir 10,000 strādāt tur kaut kādā kafejnīcā, tur, es nezinu, bārā, tur, un pamest grupu, to, ko es Latvijā sācis, tad arī tur attiecības. Tev bija tā, ka tev bija pat grupa? Jā, mēs tur spēlējām, mēs tur Barčekos, kādos festivālos uzstājāmies. Tad jau tev tas sapnis īstenībā tā diezgan reāli jau tika izpildīts, nebija tā tikai, ka tu vienkārši iedomājies. Jā, tas bija tāds ļoti labs foršs posms manā dzīvē, un ka tā sajūta jūra līdz ceļiem, un ka tā pasaule plaša. Tas, es teikšu, tas bija ļoti krūts laiks, tāds radošs. Bet arī tas bija laiks, kad es arī saskāros ar kaut kādu tādu pirmo radošo krīzi. Jo es sapratu, es varu sēdēt metronomu, tā kačāt skilu, teiksim, tā trenēt tehniku, uz ģitāras, tur dragāt. Bet es sapratu, tam nav vispār nekādas nozīmes. Tehnikai nav nekādas jēgas. Viss tādas vienkāršās dziesmas ir 3-4 akordi. Kas ir tas saturs, ko tu gribi pateikt? Kas ir par ko ir dziesma? Tas, ka tu vari tur krūti virpināt, tehniski virtuozi, ir forši, bet tas nošu skaits minūtē man nekādu emocionālu gandrīz nedod. Jā, tieši tā. Tu arī pats rakstīji tekstu? Dziesmām. Kaut kādai vienai, varbūt tur 2, bet es pārsvarā spēlēju soliņus, rifus, lead guitar, kā to sauc. Un tas bija tas mans lauciņš, kas man interesēja. Un es arī maucu uz visiem končiem, kas tur bija Rīgā, visi, kas brauc tur kaut kur uz ārzemēm, un viss tur Ozijs Osborns, viss tas laiks Black Sabbath, man viss tas klasiskais roks. Bet tā ir mūzika, kas man, tas ir mans dopamīns. Es tur klausīties Pink Floyd, viss tas laiks ir man, wow. Es to elpoju vienkārši man asinīs. Kāpēc tas tā ir, es nezinu. Man nav nejausmas, bet tā tas ir. Un tā tad atgriežoties kā aktieri, jā, man... Es atceros, es pusošu gados braucu uz kaut kādiem tiem festivāliem, kas notiek Latvijā. Un es sajūtu, ka skatuvē ir baigais spēks, ka tas, ka tu vari, ka tas pūlis pie stage ir, kas var dejot, tur mošpit taisīt, dziedāt līdzi. Un man likās, ka tur tāds powers tajā ir.
Vienotība. Jā, tas spēks. Un kas pats to jūt, tur stāvot, enerģiju. Un man likās, ka tas ir kaut kas, kas man vienkārši velk fizionomiski tu uz to. Es arī skolā biju, vidusskolā es mācījos Jelgavā, Jelgavas valsts ģimnāzijā. Es tur biju skolēnu padomē, es kaut kāds pasākums tur vadīju, jo kaut kā nebija uz mutes kritis. Un kaut kas man ieteica, varbūt aktieri tur. Es domāju, kāpēc ne? Tur kaut kāds teksts jāapmācās, tur kaut giču varēšu turpināt spēlēt, grupu tur un ko. Un izrādās baigi ieberzos. Jo tur bija, es mācījos Indras Rogas un Mihāla Gruzdova kursā, un mēs tur 6-7 dienas nedēļā, 4 gadus, visu dienu, rīts, vakars. Es tur mēģi Jelgavā svētdienā kaut ko tieku, tur tas bija ārprātīgi. Kamēr citi tusējās vai ne, un bija kaut kādās lietas darīja jaunieši, es domāju, tāpēc visticamāk, vai ne? Tagad jau īstenībā ar mūsu jau apziņu būtu tā, ka forši, kā tu dari to, kas tev pēc idejas padodās, patīk, un tu domā bišķiņ ilgtermiņā. Man liekas, ka kaut kādos savos, cik tev gadu bija 18? 19. No es tajā brīdī biju nedomā par to. Nedomā vispār. Apkārt citi tusējās, tur nezinu, brauc ar mašīnām, kaut ko tur dara. Tu 6 dienas nedēļā sēdi un kaut ko tur mācies. Nē, mēs jau arī tur jaunie studenti, mēs arī tur tomēr vīnu padzērām, tur uzpīpējām un kaut vēlē vakar, kaut bāri, jo tur bija. Kā. Bet no rīta tur 8:30 jābūt bālēt nodarbība pie gultas bāliņas, bet tur varēja, tas vecums bija tās, ka varēja tur līdz 4-5 dzert. Mierīgi, vai ne? Bez gulēšanas un varēja mierīgi. Jā, bez 2-3 stundām. Ārprāts. Tagad es domāju, es tur pēc tāda tusiņa 2 dienas nevarētu attiet. Kāds organisms nav vairs kā jaunībā. Plus arī, neinteresē. Tas ir izdzīvots un kaut kāda tāda, tur šad tad var, bet nav vairs aktuāli. Tev sanāk, ka tev ir 10 gadus, tu esi reāli savā amatā. Jā, es 12. septembrī, tas mans datums, kad man bija Nacionālā teātra izrāda Satisfakcija. Pirms tam man bija arī visādi diplomu darbi, bija arī nevalstiskajā teātrī, dērtīdīli, piemēram, bet tos es ko neskaitīju, tad tur man vēl kaut kādu 8, 9 varbūt nāk klāt, bet tas tā kā pirmais teātrī darbs bija Nacionālajā 12. septembrī, pēc tam tur Valmiera, Jērtē, tad tur Daile, un tagad vēl Krievdrāmā, Mihāla Čehova teātrī, paspēja Ģetrūdas ielas teātrī 10 gados. Man ir bijuši kaut kādi, man liekas, jau vairāk nekā 40 iestudējumi. Jūs skaitījāt, ka man bija 30 gadi palika tajā vasarā, tas bija 19. gads. Es tieši mēģināju savu 30. izrādi, domāju, cik forši. Labs. Es esmu tā diezgan intensīvi strādājis, un tagad man 10 gadu jubileja šogad bija profesijā. Jo kaut kas teica, ka aktieris profesija pilnībā saprot 20 gados. Un ka 20 gadu profesijā saprot tā, puse man ir. Vai ne? Es kaut nedaudz sāku saprast. Tu vari pretendēt uz to, ka tu jau vari pretendēt, vai ne? Ka tu jau. Jo es atceros, kad es pabeidzu akadēmiju, visi, kas pabeidz jauni aktieri, visi jaunie daudzsološie, jaunie talanti, man mazliet vēmētas nākas, tā kā man zosāda, tā kā tādu, es neko neesmu izdarījis. Kāds jaunais daudzsološais, ka tev uz kaut zīmogu liek virsū. Jā, ka tev jau īstenībā tieši tā, kaut kāda jau projekcija uzliek uz tevi. Jā, tas baigu atbildību. Jā, jo tā veiksme, jo tie, kas pabeidz pēc statistikas tos visu aktieru kursus, tur reāli 5 gadu laikā tur pusi pat mēdz atbirt, kas nestrādā profesijā. Vēl 10 gadu laikā vēl vairāk. Tie, kas noturās ilgtermiņā, tas skaits nav tik liels nemaz. Tā kā, jo tās veiksmes augšas lejas ir ļoti nežēlīgas, būtībā, ja tu kaut kā neizsities sākumā, pēc tam tas nav tik vienkārši ierotēt atpakaļ profesijā. Tā ir tāda baigā īstenībā laimes spēle, ne? Tā ir laimes spēle. Pirmkārt, tā ir ģenētiska laimes spēle. Ja es būtu, 1,57 šķībiem, zobiem, čarstur balsi, man būtu stipri grūti, ko es teātrī spēlētu. Varbūt kaut kādās filmās tipāžas, jā. Bet es apzinos, man ir kaut kāds auguma priekšrocības, mans izskats ir kaut kas, kas kaut kādā ziņā strādā. Jā. Protams, Holivudā paskatāmies, kas ir aktieri, tur viss ir skaistuļi, skaistulis nolasīti.
protams, ka tas ir tāds cita tēma, kas ir šobrīd tas skaistuma kaut kāds kults, kurā mēs dzīvojam, kas notiek ar šiem sakačātajiem Marvel aktieriem un aktrisēm tā tālāk, bet labi, tas ir cits stāsts. Jā, laimes spēle sākās ar kaut kādu šo, teiksim, ģenētisko jau kaut kādu veiksmu no paldies vecākiem. Līdz ar to kāds raksturs veidojās. Cilvēks, kurš ir pašpārliecināts par sevi, es zinu, ka es tur varu, nezinu savus plusus, es zinu, ka es tur varu aiziet bārā, es to meiteni varu sakaļīt 5 minūtēs, tā kā easy. Man ir kaut kāda pašapziņa, vai es esmu spēcīgs, vai es zinu, ka es tur kautiņā var tur kaut ko tur, jā, man nav. Man ir kaut zinām pašpārliecināba vai bezkaunība, jā. Un kaut kādas tādas lietas var būt simpātiskas kādam, un sēž būt komisija, kur, šitas interesants džeks, viņš tur varbūt ir drosmīgs, vai kas tur ir, vai kāds, nezinu, meklē kaut kāds tāds tipāžs pēc cilvēkiem. Un tad paiet 4 gadi akadēmijā, kurā tu veidojies, audzi, skaties, sanāk, nesanāk, riskē, kļūdies, veido sev kā personību, tur lasi grāmatas, tur viss tās sporta nodarbības, kas tur ir. Un tad pabeidz akadēmiju un sākās jau tur tā reālā dzīve, bet par to veiksmi, protams, dažreiz ir būt īstajā vietā, īstajā laikā, īstajā teātrī, ar īsto režisoru satiec, pēkšņi tā loma īsti atnāk. Absolūti. Aizies casting kaut kādai filmai, provēm, pareizāk sakot, un paveicās tajā dienā. Kaut kas bija, jo dažreiz liekas, nezinu, tu jābūt provēm tur 4:30, jā, pēkšņi korķis, es sniegs, kaut kas notika tur ģimenē. Es kavēju, stresu, sastriedējos ar kaut ko pa ceļam, es aizēju viss slikti, vienkārši sliktākais castings pasaulē. Bet izrādās režisoram pēkšņi tieši tā enerģija patika, kas tev tur bija. Viņš nezina, kas tev iekšā notiek. Man liekas, es šo te sačakrēju, nebūs tā loma. Vai arī otrādi, es esmu iegājis vannā, noskavēs, sākopies, iesmažojies visas. It kā sagatavojies. Es esmu sagatavojies. Baiglā viss izdara, un nekā nav. Tas ir garlaicīgi, pārāk pareizi, tas ir tukši un nenostrādā. Un tā, ka tā veiksme ir, es esmu fatālists tādā ziņā, ka es ticu, ka kaut kas, kur man nes dzīve, tas kaut kā ir kaut kur paredzēts, jo tik daudz, kas ir noticis, ko es nevaru izskaidrot, kāpēc tam ar mani bija jānotiek. Un paiet kaut kāds laiks, ka es saprotu, tas ir kaut kas, ko es esmu iemācījies, kaut kas, kur man nevajadzēja būt. Tu māki paļauties, jo, ja tu būtams fatālists, tu it kā apzinies to, bet otru jau vēl māksla ir uz to paļauties, nekontrolēt tomēr. Es to nemāku vienmēr, nē. Jā, mēs jau mācāmies, tas ir normāli, bet... Jo ir pirmā emocija, man šķiet, kas nāk, un emocija ir kaut kas brīžiem nekontrolējams, un tur arī nevajag, kā mēs kā vīrieši dažreiz varbūt maz raudam, tāpēc, ka mūs kaut kā audzināja. Jo mēs negribam just. Ka mēs negribam just, un dažreiz vajag ļauties tām savām sajūtām, procesam. Jā. Kas Mārtiņš gribēja būt, ka viņš bija maziņš? Es zinu, ka es vienu brīdi gribēju būt klauns. Īstenībā, wow, tā ir reāli pirmā atbilde tāda nopietna. Jā. Es nekad neesmu dzirdējis tādu atbildi. Jā, jo man bija nesen, es šogad ļaujos visādām sarunām un tur šoviem, un mans bija tas šef gaidījāt, viņš man to pašu pajautāja. Jā. Un tu atbildēji tieši tāpat? Jā. Kas bija visam maziņš, kaut kā, nezinu, varbūt 7 gadus, daudz tās filmas skatījos un baigi patika tie 90. 80. gadu amerikāņi, zin, tie tur action movies, man patika tie detektīvi, okay. Jā, kad tur es savā detektīva mēteli pie tas tur melnbalta filmu, pienāk tur blondīna ar sarkanām lūpām cigareti, viņi tur kaut kā slepkavību vajag atrisināt, un viņi beigās izrādās ir vainīgā. Man fascinēja viss tā pasaule, man kas tik interesanti. Tas pa Jim Carrey fanoja kaut kādā brīdī ārprātīgi, un sāk viņu atdarināt, man ļoti patika, ka viņš tik smieklīgs, un cilvēki, kas mani reaģēja, kas viņas kaut kās lika viņam smieties, smīdināt. Bet varbūt tas bija kaut kāds arī uzmanības deficīts, kaut kāds uzmanības trūkums, ko es varbūt tajā laikā baroju ar to. Bet kaut kā man patika cilvēkus kaut kādā ziņā provocēt, izklaidēt, smīdināt, un kaut kas tā bija. Kaut kur klauns man paviedēja dzīvē, kas domāju tā. Es atceros, man liekas, mammai pat prasīja, man varēja būt kaut, nezinu, 12, 13 gadi. Es tā
kur tie klauni mācās? Viņi reāli samulsa. Viņi tā kā, viņiem nav nekāds nojausmas. Īstenībā man šodien arī nav nekā. Es domāju, es gribētu tā kā, es nezinu. Ir tā, laikam, Rīgas cirka skola. Tiešām labs jautājums. Kā var apgūt klauna profesiju? Jā. Nē, tagad varētu īsumā bērni varbūt bieži teikt, ka viņi grib būt klauni dēļ Joker filmas, jo viņi ir izcili. Manā skatījumā tā filma ir pēdējais izcili. Viņi ir top 3 noteikti. Jā. Super. Tu esi redzējis to kā saucās? The Greatest Comedian? No kā viņi iedvesmojās? Nē. Kur Roberts De Niro spēlē. Tas, kur viņš bija kā tajā šovā nonācis. Jā, viņš grib būt komiks. Jā. Es neesmu redzējis, viņam ir oriģināli tā kā. Tas ir oriģināli, tāpēc Roberts De Niro arī Jokerā spēlē skaidrs. Beigās, un tā filma ļoti, ļoti līdzīga. Bet tas ir kaut kāds 60. gadu šovs atdarināts no sērijas, vai ne? Ka viņš tur sēž, kur Roberts De Niro ir. Jā. Viņi mēģina tā kā, remēkot viņu tā kā. Jā, bet to es šovu jau amerikāņiem. Viņiem 101, jā. Tā filma ar Robertu De Niro, Greatest Comedian, ir must-see, ja šis būs jānoskatās. Nopietni. Jo Jokers ir bomba. Es esmu arī cinefils baigais šo sakarā. Es filmas tā kā psihikas vienkārši. To es tev pēc tam gribēju tieši arī jautāt sakarā par to, ka ļoti Džilis uzsver tā kā, cik viņš daudz skatās un lasa un tā tālāk. Džilis? Par to es tev arī gribētu pēc tam pajautāt. Jā. Bet runājot par Jokeru, ļoti labs jautājums, jā, tik tiešām, kur var apgūt klauna profesiju? Un vispār klauns var nopelnīt? Zini, mēs tagad man Mihaila Čehova teātrī argentīniešu cirka mākslinieks Kronopio, un viņam vectēvs ir dzimis Rīgā, kas pēc otrā pasaules kara aizceļoja uz Argentīnu, un viņš tagad strādā Rīgas cirkā, un viņš mums kā viesmākslinieks izrādē. Un viņš tiešām viņš Argentīnā mācījās, bet man liekas, tagad ir tā Rīgas cirka skola, kur var apgūt un tā, bet tas jau, es atceros klauns, kas bija manā bērnībā, ka mēs braucām tur klasu uz Rīgas cirku. Es atceros, klauns nerunāja latviski, viņi bija diezgan biedējoši dažreiz, tādi kaut ko tur piesējās tiem pirmā rindu, es domāju, ka Dievs lūdzu tikai ne man, es nezināšu, ko darīt, es nerunāju krievu valodā tur. Un tas ir, viņi ļoti dažādi, ir tas fiziskais teātris, pat arī pantomīma, tik daudz, ko var izspēlēt bez teksta, fascinējoši. Tu pieminēji par to Argentīnu, es atceros pareizi, ir tik tie Spānijas, tie ceļojošie cirki, man liekas, viņi vēl joprojām ir realitāte, ka tas nav veco laiku tā kā. Ir tās leģendas par to, ka bija kādreiz tie, ka tur no sērijas tu piedzimst tajā cirka ģimenē, un tad tev visu dzīvi tu brauc apkārt. Viņi jau bija ļoti slaveni. Interesanti, tas vēl projām notiek vai nē? Man kā reiz vien draugi pārcēlās Spāniju, būs jāpaprasa. Jo tas ir īstenībā interesants, tas ir ļoti leģendārs un ļoti īstenībā tāds sens notikums ar tiem cirkiem tajā galā. Bet viņam arī tā kā tās ģimenes te uzņēmumi, tur tā kā vecāka bērniem, tur bet viņam arī tas viss ir tāds baigi profesionāli, tur tiešām ar tiem visiem vingrotājiem un tā, ka tu to visu dzīvi dari. Tā kā, teikt aiziesim nelielā pauzītē un tūlīt atgriezīsimies. Lāsī. Pirms pauzes, kā reiz to pieminēja par tām grāmatām un filmām par Džilindžeru, kad viņš ļoti daudz lasa un skatās un interesējas. Tev ir tāpat, jā? Man nav tādos apmēros, kā Džils lasa. Viņš tur, man liekas, ēd tās grāmatas burtiski. Man arī tas ir periodiski, jo tad, kad man ir daudz izrāžu un mēģinājumu, es pārsvarā lasu tekošo izrādes eksemplāru. Īpaši tagad Mihaila Čehova teātrī spēlē krievu valodā lomu, un es diezgan daudz ieskatījos eksemplārā biežāk nekā es to būtu darījis latviešu versijā viennozīmīgi. Un arī, kad vakaros, man ir kāds 15 izrādes mēnesī, tad vakarā atnāca 10:30 mājās, nav tā, ka es tur vēlos grāmatu lasīt. Bet es lasu ļoti bieži to, ko man vajag, teksim, konkrētajā brīdī. Vai tas ir lomas saistībā, kaut kas man interesē,
vai tas ir sporta saistībā, tad ar Vim Hofu aizrāvos ar visu to, tad lasu viņa grāmatas, tas pa skriešanu, lasu pa skriešanu, aktieru meistarības daudz lasījis, kad man tie vajadzīgi kaut kādi, nezinu, gribas kaut ko vienkārši jaunu iemācīties. Un es arī pārgājis esmu uz e-book, Kindle, jau kaut kādu labu laiku, jo es kaut ko baigi reti kaut ko es nopērku, jo es sapratu, ka es tās grāmatas diez vai pārlasīšu tuvākajā laikā, kad man vajadzēja pārvākties, pilnas kastes, tu viņas nes, un es taču nevaru tur Dostojevska, tur kopotos rakstus, tur kaut kur izmest ārā, es nevaru, tas ir vienkārši svēts autors man, bet, kāds pārlasīšu viņas, nezinu, pēc gadiem 30 varbūt tās. Un, tas jau kā tāds mantojums. Jā, tas ir... Es nevaru iedomāties Dostojevska Kindlā. Jā, baigi nenopietni. Nē, tur vajag to sajust, tās pelēkās lapas puses. Un arī es lasu pārsvarā vairākas grāmatas reizē man iet. Un, ja es kaut kur arī braucu vai ceļoju, es ielieku vienkārši viņu kabatā somā. Tas pēc noskaņojuma lasu vienu vai otru, tā tīri kā sanāk. Bet tas, par ko Džils arī runā, tev vajag lasīt. Ja tu esi aktieris, režisors, tev ir. Tas ir tavs, domāju, pienākums lasīt. Jo tev vajag pilnveidot sevi, uznāk kaut ko jaunu, nezinu, iemācīties jaunas teikumu formas veidot, vienkārši bagātināt sevi. Jo aktieru profesija ir tāda, ka vajag pēc iespējas vairāk uzsūkt visu to, kas notiek. Tev jāiet uz to muzeju, uz to baletu, uz operu, uz teātri, tev jāklausās mūzika, tev vajag uz to koncertu aiziet, tev vajag aiziet arī uz bāru piedzerties dažreiz, vienkārši, lai sajustu, kā tas ir. Un tā ir viss tā dzīves pieredze, ko vajag vienkārši sevi turēt dzīvi. Ja es nāku tikai uz teātri un sevi mājās, tieši ar ko es varu dalīties, skatos to, ko es leduskapī ieraudzīju, diez vai. Tāpēc tas grāmatas ir tāds iztēles ceļojums zināmā veidā. Plus arī tā ir arī meditācija lasīt. Tas ir nomierinoši, tāpat iedvesmojoši. Pirms gulētiešanas fantastiski, nevis skrolēt telefonu, bet palasi labu grāmatu. Un tas neprasa daudz, tev tur veltīt stundu nedēļā, piemēram. Tu pa stundu var diezgan daudz izlasīt labas puses. Jā. Ja tev katru vakaru tur pusstundiņu pirms miega, tas jau ir forši, zinu. Absolūti. Runājot par aktieriem, man jau sen vienmēr ir bijis tāds iekšā jautājums, bet man šķiet, ka es nevienam nekad neesmu uzdevis. Bet es esmu arī pirmais aktieris, bet tev man šķiet. Jā, es domāju vispār kā tādā pa dzīvi, kad es esmu kaut ko runājis, bet tieši kā epizodes ziņā, jā, tu esi pirmais aktieris. Man tā šķiet, ka tā ir, vai ne? Jā, bet arī tīri runājot dzīvē ar cilvēkiem, kas ir aktieri vai saistīti ar kaut ko kādreiz bijuši ar teātru. Man liekas, ka tas ir ļoti klasisks jautājums visādās Hollywoodās, Amerikās un tā tālāk. Džimam Kerijam ļoti bieži to uzdod. Bet par tām lomām, ka tu ieej lomā tik dziļi, ka tu jūti, ka tu paliec tās lomas tā kā tas varonis, ka tu zaudē savu identitāti. Tev ir kādreiz tā bijis? Ka tu pazaudē Mārtiņu un tev jāmēģina atkal tā kā apzināti iet atpakaļ darīt vai domāt tā, kā tu darīji, domāji, rīkojies, dzīvoji? Jā, es mēģināšu atbildēt. Skats, ka Hollywoodā tas ir filmu aktieris, kurš gatavojās vienai lomai. Protams, tas ir bijis citādāk, es saprotu, jā, bet es vienmēr domāju, vai arī teātrī ir tā. Nē, teātrī nav tik traki? Nav tik traki, tāpēc, ka es spēlēju tur varbūt 10 dažādas izrādes mēnesī. Man vajag iemācīties pārslēgties. Es nezinu, kā ir tas Broadways kaut kāda tur teātri, kas spēlē, pusgadu vienu izrādi. Es domāju, es sāku prātā droši vien. Tad tas varētu būt kaut kāds tur... Bet atkal no otras puses, viņi nesaprot, kā tur spēlēt 15 dažādas izrādes mēnesī. Es saku, mēs esam normāli, es nezinu, kā varētu būt spēlēt vienu izrādi. Es atceros, lasīju Marlona Brando grāmatu, tas te šūpuļu dziesmas, ko man mamma mācīja, laikam latviski, un viņš spēlēja to Streetcar Named Desire, kas ir tas ilgu tramvajs, Tennessee Williams, un viņš spēlēja pusgadu to izrādi. Un viņam tur tā diezgan... Un te ir jautājums, cik tā loma patērē, cik tā loma prasa no manis. Un viņš spēlē
Stanley, un tā loma ir diezgan fiziskā, emocionāli piepildīta, un viņš gāja boksēties, tīri, lai tik galā sevi stresu, un viņš tīri izprovocēja, lai viņam viens skatos čalis deguns salauž. Tad viņi atcēla izrādi, viņi aizveda slimnīcu, sašot, viņš bija pilnīgi izbesījies spēlēt šo lomu. Jā, un ir lomas, pēc kurām ir grūtāk vienkārši, gribas pasēdēt pusstundiņu, varbūt grimētavā, nav spēka, tur gribas dušā iet, turbūt tās tāda. Ka viņi ļoti daudz paņem no tevis. Vienkārši ļoti daudz patērē, jā. Man, es tāds spilgtākais piemērs viennozīmīgi, kas bija sapņotāji, ko spēlējām pirms Covid, tas bija tāds baigais intensīvi, arī tā daudz teksta, fināls tāds aktīvs, teiksim tā. Bet tādas lomas, tāda apjoma tik bieži negadās, teiksim tā. Plus arī ir svarīgi nesajūt prātā un saglabāt kaut kādu zināmu veidu to kvalitātes skatuves, jo es arī pats pēc sevis ir piefiksē kaut kad vienkārši nāk nogurums. Tu mēģis tur kaut kāda filmēšana, ieraksts, tu reklāma, vakarā izrādē, un tu jau tādā 2 mēnešu močī, un vienā brīdī es saprotu, ka mans ķermenis ir šeit, bet mans prāts ir kaut kur nav klātesošs. Tā ir tāda varbūt blakne, kas ir mums šeit, bet tas nav par to iziet vai iet lomā. Bija kaut kāds joks, kaut kas no Nacionālā teātra, kaut kas tur pajokoja, kā man iet lomā, kā man iziet no lomas, kaut ko tur tā tāda aktieru koķitērija arī, ko izēja, noņem grimu, pārģērbies mājās. Viss tas profesionāls cilvēks, nec šizofrēniķis, tā ir loma, ko es spēlēju, tas ir mans darbs, tur nav kaut kā tur, es nezinu, dzīves ideoloģija. Kaut kas tāds, jā. Kaut kas jokoja, es jau 15 gadus nezinu, kā iet lomā. Ka tas būtu vēl trakāk īstenībā nekā iziet no viņas. Jā, kad nedara savu darbu labi, no sērijas. Jā, bet tas ir profesionāls mehānisms, kas, domāju, gadu laikā pieredzi veidojās, iemācīties arī uz skatuves, varbūt atpūsties. Man nav jābūt laiku kodā starta pozīcijā, es varu šeit mazliet pasēdēt un pastīties, kā kolēģi spēlē. Man nav jābūt laiku tur 200%. Tā kā man ir aina, tad es saslēdzos, dod visu ārā, ka man nav jākurina sev tur 3 stundas, vienkārši kaut kam nevajadzīgs, jau es nogursos vēl pēdējo ainu, varbūt tās tāpēc. Iemācīties sabalansēt spēkus izrādes laikā. Tas dienas laikā noskaņoties no rīta, tu zini kaut kādu lomu, kas varbūt ir tādā, par ko tu neesi tik drošs, vai kas daudz prasa, ka tu kaut kā jau no rīta pamostoties mazliet bišķi domā par to. Kura tev ir visu laiku mīļākā izrāda? Rotko. Jā. Cik labi, ka man nav ilgi jādomā par šo atbildi. 200-300% tā ir izrāda Rotko. Man loma tur pat nav, tas nav tur Hamlets, ja kaut kas tam līdzīgs, tur zin tās ikoniskās, ko tur pateikt CV un tas kaut kā nostrādā, bet loma ir diezgan liela, tev vajag atnākt uz to izrādi. Bet tas viss radošais process, kas mums bija ar Lukašu un visu to komandu, izmainīja man dzīvi kaut kādā tādā ļoti labā virzienā, kā es profesiju uztveru. Kā es sevi uztveru, ko es varu, nevaru, un kas ir māksla, un kāpēc to nodarboties. Un tas laiks, ka mēs mēģinājām to izrādi, un joprojām spēlējam arī atsauksmes, un cilvēku skatītāji, un ārzemēs arī, ko tur kritiķi raksta, ka tas ir kaut kāds tāds mākslas notikums, ko arī atzinīgi novērtē citur. Ja tas bija mans nākamais jautājums, starp citu, kura tev loma vai izrāde ir tā kā tevi mainījusi visvairāk? Tieši par šo tas arī būs Rotko, bet man ir diezgan daudz foršas lomas bijušas. Tā, ja es tā domāju, es nevaru sūdzēties. Tur tas pats Harolds un Moda, kur spēlē Haroldu, par ko man arī nominēja tajā gadā, par to gadu jauno skatuves mākslinieku. Bet es to lomu dabūju 2 nedēļas pirms pirmizrādes, un bija diezgan īsā laikā viņa jāizdara, bet tas bija ļoti foršs, superīga lūgā, materiāls labs, tur varēja izpausties, bija ko spēlēt, Lilita Ozoliņa, absolūti brīnišķīga sieviete partnerē.
bija man uz skatuves. Un kaut kāda tāda brīža gadās, jo aktieru profesijā ir kaut kāda tāda interesanta gaidīšana, kaut kāda zinām veida, tas tāds gaidītājs gaida lomu, varbūt nākamā sezona, varbūt nākamā sezona. Arī labs tāds nervu pārbaudījums īstenībā, tas pacietības. Tas, jā, tā zinām veida pacietība ir jābūt. Jāuzticās sev, jābūt pārliecinātam. Tā profesija ir jādomā par viņu tiešām maratona mērogā. Tas nav viena sezona, divas. Tas nav viens darījums. Jā, un tev jādomā tiešām ilgtermiņā par to. Es atceros, ka pirmos 5 gadus Dailē man bija 5 pirmizrādes katru sezonu. Tā ir ārprātīga slodze. Nenormāli vienkārši. Es vienkārši vasarā, jūlijā pie sistēmas varu gulēt. Man nav nekā, ko dots, es iztukšots totāli. Bet es vienkārši močīju. Es vienkārši kā darbs zirgs kapāju. Bet tā izdegšanas robeža ir tik tuvu, un es absolūti atceros to momentu, kad es tiešām biju izdedzis totāli. Man likās vēl milimetrs, kaut kāda depresija sāksies. Bet tu nejūti, kurā brīdī tas piezogās. Absolūti. Es atceros aizēju uz izrādi, un tāds man partneri, kas streso kaut ko, tekstu, es sēžu, es neko nejūtu. Es nejūtu uztraukumu. Es gribu labi nospēlēt, protams, bet manī nav nekā, pilnīgs tukšums. Un es tā kā gaidu tos 7, tagad ieslēgšos to močīšu, un pēc tam būšu atkal. Tā ir kaut kāda lieta, par ko mūsu tajā Latvijas vidē baigi jādomā, tāpēc, ka aktieri baigi daudz darbs arī ārpus teātra. Ja tev tikai teātris mēģi, tad mēs skrienam, tur reklāmas ierunāt, pasākumus vadīt, tur seriāls. Nauda ir jānopelna. Loģiski, protams. Tu kā mēģini skriet, močīt, tu nepaman to brīdi, kad nezinu, tev ka nav laiks īstenībā, kad radīt mākslu kvalitatīvi. Jā. Un pildīt mākslu kvalitatīvi. Es par to runāju arī daudz mūziķiem, ka, diemžēl, tā sistēma ir tik ļoti neparocīga, ka tā mūza neatnāks, kad tu visu laiku stresā sēdi un domā, kā savilks gals. Tas nav normāli. Tā tam nav jābūt. Mūziķim ir jāraksta mūzika, nevis jāskrien pa haltūrām, lai viņš varētu izdzīvot. Tas nav pareizi. Mums nežēlīgais kapitāls, kurā mēs esam. Kuram ir, protams, daudz plusi, bet es arī nevaru parakstīt grāmatu, kas domāju par grāmatvedību, par darījumiem un par visādām lietām. Tu nevari apsēsties un iedziļināties, kā tu vēlies pabeigt grāmatu rakstīt, tāpēc, ka tevī nav vairs tās mūzes, un tā mūza ir norakusies. Jā, šeit gan... Tu pat kreatīvi nevari padomāt. Absolūti. Nē, bet tev vajag saprast, kurā brīdī tev vajag paņemt pauzīt. Ja es varētu pateikt rēķiniem, paņem pauzīt, būtu labi. Es tev saprotu. Paņemam pitstopu, lūdzu. Es arī skatos, jāiet izrādi spēlēt. Man nav spēka, nav. Tev nav zilās lapas. Tev nav, es šodien uzrakstīšu, nebūšu, strādāšu no mājām. Jā, vai ne? Tas tā nestrādā. Tieši tā. Īstenībā šis ir... Es esmu spēlējis par 10 gadiem. Es esmu piedzīvojis, ka man kolēģim dzimst bērns slimnīcā, viņš spēlē izrādi. Mēs viņu palaidām otrā cēlienā, kaut kad, ka viņam nebija vairs jābūt. Kad man kolēģei stabrīdī ātrā palīdzība laiž vēnā, tur kaļķi ar BC vitamīnu, lai viņu nospēlētu otro cēlienu, jo viņa ar temperatūru, viņa slima. Tas ir crazy. Man kolēģis ir spēlējis izrādi, ka viņam ir nomirusi mamma 2 stundas pirms viņš spēlēja izrādi. Ārprāts. Un tas var, un tā sajūta, ka aktieris nespēlē izrādi, ka tad viņš ir miris. Tikai tādā gadījumā. Vai ne? Un es nezinu, kā ir pareizi, kā nav pareizi. Vai tas ir mans pienākums, man atbildība pret skatītāju, vai pret teātru, vai pret sevi, vai pret kolēģiem. Vai tā ir kaut kāda butaforiski uzbūvēta sistēma, jā, vai tas, kurai ir jāseko un tad... Jā, es nezinu. Tas man ir liels jautājums, kurā brīdī profesija ir darbs un ir kaut kāda tomēr labu cilvēcība. Jā, kurā brīdī tas ir. Atceļam izrādi, atmaksāsim naudu skatītājiem. Nav vērts, es gribu, lai tu esi šeit arī nākamā sezona. Jā, nevis es tev tagad sadedzinu tavu visu nervu sistēmu, psihiku, tas pārgurs.
Jo baigi bieži nāk pavasars jau pēc 3-4 pirmsgrādēm un nāk režisors pilns ideju jau, davai, es šito dzirdu katru reizi, protams, mēs gribam brīnišķīgi izrādi, brīnišķīgi loma, es gribu būt labākais aktieris tur pasaulē, lai mums labākā izrāda, bet vienkārši man nav ko dot vairs. Nopietni. Tā nav koķitērijas. Tas ir normāli. Tas ir nevis tāpēc, ka tu negribi, bet tu nevari. Jā. Kaut kur ir robežas. Cilvēks ir tik daudz, cik viņš ir. Tas ir tagad tām naudas lietām arī, protams, tie mākslinieki vienmēr tur nopelnīt tur vairākas tūkstoši mēnesī, vai arī tur knapi galus savēl kopā, bet kaut kādā ziņā, ka tu varēji uztaisīt kaut kādu vienu darbu un pēc tam tur 4 mēnešus nestrādāt, neiespringt tādiem žēl mums šeit nav. Tas ir tas, kas varbūt to mūsu vāveres žurka skrējienā visu laiku triec, ka tas laik tev jābūt. Tur spriedzē. Jā. Absolūti. Kura tev ir loma vai izrāde bijusi tā kā vissmagākā? Visgrūtākā, varbūt vissmagākā emocionāli. Es domāju, ka tie varētu būt peldošie ceļojošie, kas bija Jērtē. Jo es biju tikko pabeidzis akadēmiju, tā bija tāda pirmā lielā loma. Un režisors ļoti prasīgs Ladislavs Nastāvševs, un man nebija ne pieredze, kaut kāds arī šis materiāls, kas man bija sudraba laikmets, tur bija biseksualitāte, viena no galvenajām tēmām, kur Džeks nespēja saprast, kas viņš ir un viņš sev meklē. Un tas spēles veids ar profesionāliem aktieriem, kur jau ir milzīgi pieredzes, bija milzīgs spiediens vienkārši. Es to lomu diezgan normāli beigās, tur tīri labi spēlēja, viss bija kārtībā, bet viss process bija ārkārtīgi smags. Kristības tev labs, ne? Tas bija man izsmērēja pa sienām vienkārši nežēlīgi. Es kaut pusgadu nevarēju attiet. Es atceros, saņēmu honorāru. Tas ir īstenībā, es to honorāru esmu saglabājis sev, un tā lapeņa izprintēta ir, es domāju, baigā nauda. Es tad skatos, tas ir pat, es nezinu, man vienu pasākumu novadīt kaut kādu tādu summu, tas vispār nekas nav. Bet atceros, ar kaut ko jāsāk. Ar kaut ko jāsāk, viss kārtībā, protams. Un es atceros to visu naudu kaut kādos restorānos noēd, kas gāja tur. Es gribēju, lai man apčubina, apkalpo, pienāk kaut kādi jauki izturās. Man tiešām pēc tā man droši vien vajadzēja pēc terapeita mazliet. Bet labi, bet vismaz atceries, kā tu iztērēji savu pirmo honorāru. Tu neatceries? Es vienu dienu par to domāju. Es neatceros, kad vispār man bija tāds pirmais par investīcijām, par nekustamu īpašumu honorārs. Man kādreiz bija mindsets, ka visu laiku ir par maz, un tāpēc arī laikam viņi neatceros, ka tev nav gala un malas tā kā. Tas bija cits Ralfs. Un tad man liekas, ka vienalga, cik tu nopelnīji, tev visu laiku vienkārši bija. Ka par mazu varētu būt, tāpēc ir neatceros. Jo tu visu laiku ar tādu destruktīvu, negatīvu skaties prizmu uz to visu. Bet es esmu arī bijis sentimentāls džeks uz šīm lietām. Man patīk tie mazie sīkumi. Tās kaut kādas, nezinu, bildītas, kaut kādas dāvaniņas. Man kā tāda flashbacks, es atceros to laiku. Man tā cilvēciskā komunikācija, kas ir bijusi tam ļoti svarīga. Es atceros kaut kāds tāds datums, 12. septembris, man tur tā 10 gadu. Un tas ir svarīgi, ka tas ir kaut kāds datums, ko tu gribi savā ziņā kaut kur atzīmēt. Tev nevajag taisīt baigot pasākumu vai tusiņu, vienkārši atzīmēt, ka tu zini, ka tev tas datums ir īpaši. Spēju, tas man kaut kāds atskaites punkts, atskatīties, ko padarīt to, kāds laiks skrien, ārprāts vecais. Ārprātā vecais skrien, mēs paliekam vecāki un vecāki. Bet labi vien ir, man patīk palikt vecākam, teikšu godīgi. Tu paliec tāds nopietnāks, gudrāks, prātīgāks, mierīgāks, noteikti nosvērtāks. Prioritātes skaidrāks, ko tu gribi, ko tu negribi. Tieši tā. Tāpēc mans nākamais jautājums tev ir par tavām vērtībām. Kas ir Mārtiņa vērtības? Tu domā tādas... par dzīvi. Tavas, kas tev ir svarīgi? Man ir ļoti svarīgi draugi, cilvēki, kam es uzticos. Jo es īpaši man bija diezgan liela krīze, un es nenormāli ātri atsījājās vecīt, kurēji ir ar tevi, kurēji nav. Vienkārši momentā tu redz to. Un tieši ar tādu draugu atbalstu, kas man bija, es tiku to visu galā. Jo man nebūtu, tas būtu prasīs ilgāku laiku.
Tas ir kaut kas man ir ārkārtīgi svarīgs. Attiecības, mīlestība dzīvē. Man ir svarīga, kaut kāda harmonija ar sevi pirmām kārtām. Es nevaru izturēt, ja man ienāk hauss, kaut kāds, man tas traucē, man vajadzīgs kaut kāds zināms miers manī. Ja mēs runājam par kaut kādu vecumu un briedumu, tad tas ir kaut kas, ko es šajā vecumā ļoti apzināti kultivēju. Arī tā skaitā pateicību. Par elementārām lietām pateicību. Kas kaut kā, problēmas viss ir manā galvā. Problēmas ir mūsu galvā pārsvarā. 90% es izdomāju savas problēmas. Skaidrs, ka ir kaut kāds ārējais, tur citas lietas, kaut kādas smagas slimības un avārijas un tūnieki tur problēmas. Jā, bet cik ļoti daudz piešķirt šai problēmai vērtību, vai arī, ka man konflikts ar kādu cilvēku, es jau viņam ļauju sev aizvainot būtībā. Ja man viss kārtībā, es esmu pārliecināts par sevi, par savām vērtībām, saviem iekšējiem baušļiem, tad es vienkārši dodos tālāk. Tu jau triggerojies uz to cilvēku. Jā, un tas triggers nāk manī, no manas paša. Un tāpēc es mēģinu sevi kaut kā apzināti fiksēt arī šīs lietas, un kas attiecās tādu pazemību, pateicību, ka tas, kas es atnāku mājās, man ir foršs dzīvoklis, man ir tik daudz, kas man ir ģitārs, man stereo sistēma, man gulta, man ir ēdiens, es varu redzēt steiku nopirkt, pagatavot sev, man ir šīs spējas. Tie sīkumi, kas jānovērtē, kas piepildu to lielo bildi. Jā, un es uzvelku botas, es eju ziemā, skriet ārā mīnus, 10 grādos, un tu izbaudi. Un es to izbaudu, ka man ir šis ķermenis, kas spēj to darīt, spēj turēt to slodzi, elpo, man viss, es esmu vesels, un tas kaut kādi tādi sīkumi. Es nezinu, varbūt izklausās tur naivi, banāli kādam. Es tev absolūti piekrītu, tā tas ir. Bet, ne par to, ka tas izklausās banāli, bet cik tas ir svarīgi novērtēt šos te mazās lietiņas tādas. Jā. Ka tu vari. Kad tu attopies kaut kādā tādā dziļā krīzes brīdī, ka tev liekas, ka viss sabrūk, tad saprot, ka nav tik traki ar tevi, viss ir kārtībā. Kad īstenībā viss ir kārtībā. Šobrīd bišķīt varbūt posms tās nedēļa pagruzies, davai pasūta ēdienas mājām, ja nevar pagatavot, tas pārējais. Ļaujies tam, ļaujies skumjām, ja jūties sūdīgi, viss kārtībā. Ļaujies jau tā justies, nevajag izlikties, ka tā nejūties. Parunā ar sev tuviem cilvēkiem, uzklausi tur, padalies savām emocijām, bet tas pārējais viss būs kārtībā. Ļauj būt vājam sev. Jā, arī. Un arī to novērtē, un nevis pārmet sev, kad pasties, kāds esmu Mārtiņu vājš. Tāpēc, ka tāda, upura domāšana, kas īstenībā, es nezinu, vai man tā tagad liekas, tāpēc, ka tas internets ir tik pieejams, ka cilvēki čīkst un žēlojās un visi viņam dara pāri un viss ir slikti un kas tur, es nesaprotu, tā ir tik tāda patmīlīga pozīcija, kur atrasties, vainot kaut ko pēc savām problēmām, citus cilvēkus, es esmu tāds, tāpēc, ka man tur tas un tas tur. Un es tāds vienmēr būšu. Jā, un pieņemot tāds, kāds tā nav mana atbildība. Jā, viss ir tava atbildība. Viss ir tava atbildība. Mēs esam pieauguši cilvēki, mēs ļoti labi zinām, ko mēs darām. Kas notiek, ja mēs nedarām. Jā, un neizliecies. Tieši tā. Neizliecies, ka tas tā nav. Tas, jā. Bet līdz tam jānonāk dzīvē, un ir jāsaprot, ka tu visu laiku nevar tādā baigās spriedzē maukt un visu laiku no sērijas dedzināt, ka tu visu laiku tāds, tur tu arī no sevis beidz. Bet zini, kā dzīve jau vismaz aptver tevi, tā pati izdegšana, ko es teicu, cilvēks saslimst, ja neprot apstāties, tev apstādinās. Jā, tev apstādinās, vecīt vienā brīdī, ja pats neitīs, tad kā viss tās problēmas, tu nevar aizbēgt no tev. Absolūti. Tu pieminēji vārdu mīlestība. Jā. Kas tev ir mīlestība? Darbs, pirmam kārtam. Mīlestība ir tiešām, tas ir darbības vārds. Jo, man liekas, ka es par sevi, protams, runāju par sevi, šis podcasts ar mani, ka arī tas, ko es esmu sevī novērojis, tāpat kā citos, ka es tad gaidu, ka kāds atnāks, man padarīs laimīgu. Mana laime tur būs citās tur attiecībās vai citā darbā, citā cilvēkā un tā tālāk. Nē,
Tā ir tava atbildība. Ar sevi. Yep. Kas tu tāds esi? Es neatvainojos, es gribu tur šo brīnišķīgu skaisto meiteni, viņu padarīs laimi. Nē, kas tu pasties? Tu esi sūdīgā formā. Tu tā kā nekopsiet ģērbies sūdīgi, tad tur ir, punts izaudzis, tu tur pīpē pat daudz, tu tur, es nezinu, vienalga, kas tās problēmas. Es negribu kaut kā toksiski maskulīni izklausīties tagad, bet tas, ka tev, tiešām man vajag vispirms pieņemt sevi, būt laimē pašam ar sevi. Ar to, kāds es esmu, ar saviem hobijiem, ar saviem problēmām, saviem dēmoniem, saviem putniem, ar savu aizraušanos ar to, ko es daru. Un tikai tajā brīdī es esmu spējīgs dot kaut ko otram. Jā, ka tu pats sev pabaro. Jā. Jo kas tu tāds esi, lai kāds nākt un tev padarītu laimīgu? Kas tā par iedomību ir no sērijas? Jā, un arī veseli cilvēki arī negrib pie slimiem īsti iet. Vai ne? Jā, tā arī ir. Kaut kāds zviedru pētījums bija, kur viņi kaut kādas tās partneru attiecības bija, ka cik ļoti daudz tās trauma atpazīst traumu, un tad cilvēki jo traumas tā kā abi divi destruktīvais un destruktīvo nosēžās. Jā. Konstruktīvs un destruktīvi nenosēdīsies. Tad kompensācija drausmīga. Jā, un tad kā baigais toksisko attiecībā aplis sākās. Tāpēc tas izklausās egoistiski vai kā, bet tiešām vajag sevi sākt mīlēt. Nepārspīlējot, protams, tur kaut kā... Sākt cienīt, pieņemt arī sevi. Cienīt, tāpēc, ka tie kompleksi, ar ko es novērēju, es arī tā kā foršas mēčak domā, ka viņi ir, nezinu, rēsni. Kas tas ir? Brīnišķīgi izskaties. Ok, ir kaut kādas lietas, tur, nezinu, mēdz būt liekais svars, jā, bet tas viss ir darba jautājums vienkārši. Tā kā bišķi, jā, vajag pakustēties vai diētu pamainīts, nezinu. Bet mīlēt sevi, pieņemt sevi arī tādu, kā tu esi, jā, es tur... Un tad arī magic notiek īstenībā. Tad arī tas viss iegriežās. Jā, kad tu pieņem. Brīdī, kad sāc tur čīkstēt un sūdzēties, tas tā kā nav patīkami. Es pats atceros, ka man kaut kāda tur bijuši krīze dzīvēs. Gribās pieznīt, pačīkstēt un pēkšņi saprot, bāc, kā es izklausos. Kāpēc tagad nezinu, čomam tur uzgrūž kaut kādu savu šo, viņš kaut kādu man emocionālā miskasti ir, es atvainojos, nē. Ir, vajag kaut kad izpļāpāties, zini, kāda vai forši, tas ir veselīgi, viss kārtībā, bet kaut kāda jāzina robežas, kurā brīdī es tagad gribu, lai mani pažēlo. Un jautājums, ko tu ar to gribi panākt? Jā, es gribu, kuru pusi tu gribi, tā kā, lai tev akceptē? Jā. Kaut kādu upuri vai kaut kādu čīkstētāju, vai lai tevi paceļ, vai... Tur ir labs jautājums, tur var baigi filozofiski, ko tu vēlēsi to panākt. Jā. Tu ļoti labi vādi sarunu par to, kad tu sāc runāt par kaut ko es tev gribu tālāk jautāt. Tu pieminēji vārdu par laimīgs, un es tieši gribēju tev jautāt, tu esi laimīgs? Bāc. Šis tāds džokera cienīgs brīdis. Viņam pajautāja par ļoti līdzīgu jautājumu, un tu sāc smieties. Jā. Viss kārtībā, droši tā humoram. Bet cik es klausījos tavs podcastu, tu dažreiz pajautā to, vai kas tu esi? Un tad tev vesel čup cilvēks saka, es esmu dvēseli. Es domāju, davai. Starp citu, šis ir pirmais podcasts, kurš neesmu pajautājis to, kas tu esi, tāpēc to pajautāšu beigās. Jā. Redz kā? Vai es esmu laimīgs? Es nezinu. Man liekas, ka es katru dienu pamostos un cenšos būt labāks nekā vakar. Un laime ir jau kaut kas tāds, ko tu to sajūti. Jo labs jautājums, kas vispār ir laime? Jo manā tā kā arī tajā, ar ko es nodarbojos, man dažreiz labi, ka es esmu nelaimīgs. Ka man ir kaut kāda šī enerģija, tas, ko likt ārā, kas ir laime, es nezinu. Es pāris reizes mūžā noteikti esmu sajūties laimīgs, tas viennozīmīgi. Man bija tikko arī tā pirmsrāde, es nezinu, vai tā bija laime, bet tas bija tas ļoti liels atvieglojums. Es jūtos laimīgs, ka tas ir padarīts, beidzies par cilvēkiem, ko es esmu saticis. Laime ir kaut kādi tie mazie mirkļi, laikam, ko es ikdienā ķeru. Tas ir tādi no dienas uz dienu mēģinu. Cik ļoti īsumā tu labi pateici, ka tu vari būt arī laimīgs par kaut ko, kas ir beidzot beidzies. Jā, viennozīmīgi. Šis ir īsumā ļoti dziļi. Laime jau nevar būt vienmēr tikai par kaut ko pozitīvu.
Jā. Laime var arī būt par kaut ko negatīvu savā ziņā, jo beigsies viss, vairāk nebūs. Jā. Kā uz to atkal skatās. Jā. Cik cilvēki, tik viedokļi un visiem ir taisnība. Jā. Nu, kā tev ir bail? Man ir bail no tā, ka es nomiršu viens. Varbūt tā, ka es varētu nomirt viens pats bez nekā. Jo es domāju, man tagad tas vecums, kad es arī pa laikam es aizdomājos par ģimeni, bet es nezinu, es dzīvoju ar šādu kaimiņu valsti, piemēram, kas dzird, kas notiek pasaulē. Man ļoti destruktīva sajūta par šo laikmetu. Godvārds ārkārtīgi. Un es nejūtos kaut kādā ziņā stabils par kaut ko. Man nav nejausmas par to, nevar neko plānot. Es nevaru īsti neko plānot. Aktieru darbs vispār ir tāds ļoti... Es nezinu, kas būs pēc 3 mēnešiem. Man nav nejausmas. Bet arī tādā globālā mērogā tā sajūta ir, ka mēs kaut kādā ejam uz kaut kādu pasaules galu. Es nezinu, man tā sajūta vienkārši ir. Bet tajā pašā laikā es nevēlos būt tur kaut kāds darba holiķis, kurš ir kalpojis visu mūžu tur kaut kādam teātra dievam, jā. Tāpēc, ka, kāpēc to darīt? Ir kaut kas noteikti vairāk. Ir kaut kas vairāk, protams. Jo arī tā profesija viņa sākumā ļoti interesanta. Tajā brīdī, kad tev ir kaut kāda pieredze uzkrāta. Es jau varu pateikt, darbs būs kāds. Es jau nojaušu, uz ko šis iet, vai tā būtu komercūha, vai šis būs interesants, izlas lomas, uzreiz saprotu, un būs tur ko darīt, vai nebūs. Ir kaut kāda tāda, zināmā veidā spēja paredzēt jau to rezultātu vai sezonu, kas man priekšā un tam līdzīgi. Tad pārsteigumi gadās jau diezgan reti, šobrīd. Es kaut kādu sajūtu, kas kaut kā aizpildēju no tā jautājuma, bet tā ir tāda sajūta, no kā man ir bail, jā. Tas ir tas, kas varētu būt vecumdienās viens un saprast, ka tam visam nebija nekāds jēgas. Šis ir ļoti dziļi. Jā. Par to, kad ir kaut kāda sava veida nožēla, kad visu to, ko es darīju, beigās īstenībā nebija jēgas. Viss jau ir ļoti relatīvs, varbūt īstenībā nekam nav jēgas. Who knows? Varbūt nemaz īstenībā cilvēcei nav jēgas. Tas ir interesanti, ka Bībelē ir tas, kas tev iedod kaut kādu it kā dzīves jēgu. Tu zini, pēc tam tur paradīzes vēl ir. Tev ir kaut kāda perspektīvas, ko tev bet tev to iemāca. Jā, vai budismā pārdzimšana un dažādas šīs reliģiskās skolas virzieni, kas tev iedod tu jēgu. Bet skaidrs, tā jēga jau, es jau pats piešķiru lietām jēgu. Es piešķiru jēgu savam darbam, es piešķiru jēgu mums sarunai. Jā, tam, kāpēc man būtu maratons jāskrien, tas ir pilnīgi nevajadzīgi. Bet tam piešķiru jēgu savam kaut kādam uzdevumam, to jēgu meklēju kaut kā visu laiku. Jā, varbūt vēl, ja nebūtu tā filozofiskas mots, vasarā diezgan daudz pārvietojos, un es domāju, ka man būtu bail, ka ar man notiek kaut kāda avārija, un es nevarētu, darīt savu darbu pēkšņi. Es domāju, kas ar man notiktu tad. Tīri aizdomāju, es gadās kaut kādas avārijas situācijas tur, uz mūsu Latvijas ceļiem, to nav baigi sarežģīti piedzīvot, un tas uzdod savu jautājumu, vai es esmu mans darbs, vai es esmu kas vairāk, bet, jo tas, mēs daudz par aktieru profesiju runājam, skaidrs, ka tas ir darbs ar kaut kādu darba laiku, bet, īstenībā tas ir dzīvesveids. Tas ir dzīvesveids, jā. Šis nenormētie darba grafiki, sestdienas, svētdienas, vakari, filmēšanā, nakts mājiņas, tas, ka mans darbs ir sevi pilnveidot diezgan, nemitīgi lasīt, skatīties, interesēties, par sevi, pasauli man apkārt. Un būt veselam, fiziski, mentāli, būt gatavam. Absolūti, tev ir jābūt labā formā. Tu nedrīkst riskēt ar savu dzīvību, ar to pašu mocu. Jā, jo tu vari būt vienā brīdī tu vari vienkārši būt nederīgs, tā kā savam darbam. Absolūti, tādā ziņā, kad nevarīgs. Aizbraukt, snovot, tagad salauzt roku, es atvainojos. Jā, to. Būsim maiticīgi. Jā, bet... Absolūti.
bārā, tur, nezinu, dabūt pa muti un filmēšanu, pēc tam es nevaru salauzt degunu, tur iet, tur es atvainojos. Ļoti daudz riski. Jā, bet tā pašā laikā, Bet ir jādzīvo. Ir jādzīvo, dzīvo un ļauj dzīvot. Kaut kā tāda paškontrole arī ir kaut kāda, zinām, robeža, kurā tas, ir pa daudz. Es gribu redzēt brīvu cilvēku, brīvu personību. Redzēt dzīvē uz skatuves, nevis kaut kādos rāmjos ierobežotu, kurš tad cenšas kaut ko, nezinu, nevis parādīt, bet pierādīt. Šī ir tāda interesanta lieta, ko es dzirdēju. Tu nevajag, beidz pierādīt. Ko tu tur gribi pierādīt? Kam pierādīt? Sev, skatītājiem, kam tur? Nē, parādi. Tur iespēja parādīt. Dari to. Tavuprāt, labākā, izcilākā latviešu izrāde visu laiku labākā? Es varu varbūt nosaukt, kas man ir aizkustinājis ārkārtīgi. Ok, top 3. Finita la komēdija. Ļoti patika. Ārkārtīgi. Norauju jumtu, teikšu tā. Es pēc tam tik ilgi nevarēju nomierināties. Tas ir numur 1, numur 2? Tas pirmais, kas nāk prātā. Man ļoti patika izraidītie. Arī Dailes teātrs, arī lielā zāle. Oi, Dzagus Līgzda. Klasika. Jā. Bet, zini, šis ir jautājums. Es pēc tam iešu mājās. Provokatīvs jautājums. Pats aizmirst to nosaukt. Protams, bet tas ir labi. Es tagad sev kaut kas pirmais prātā. Tas ir ļoti labi. Kas biju šī Lolita Gillinger. Man bija kaut kāda 17 gadi. Man likās, wow, baigi krūta. Izcilākais aktieris Latvijas. Pirmais, kas nāk prātā. Ļoti provokatīvs jautājums, es zinu. Jā, Gan vīrietis, gan sieviete. Pirmais, kas tev nāk prātā. Pat bez skaidrojuma. Jo katrā ir kaut kāda noteikti plusi, savu veidu mīnusi varbūt. Kaut kas, kur tu redzi viņu labāku, sliktāku. Jā, man kaut kā, man laikam, gribētos uz Vildu Daudziņu. Mēs akmentiņu par šo jautājumu un Gunu Zariņu. Tāda, man laikam, tāda sajūta. Sieviete? Jā, Gunu Zariņu. Bet diezgan daudz īstenībā ir diezgan daudz. Bet es kaut kā, jo man liekas, ka nevajag satikt savus varoņus, kas viņus sateiks roku, viņi ir vienkārši parasti normāli cilvēki. Un tā mistērija pakti ir tā, kas iedod kaut kādu tādu ļoti interesantu noslēpumainības plīvuru. Un kamēr cilvēku nepazīst, viņš ir daudz interesantāks. Tāpēc arī šis te mūsu saruna ir kaut kas, ko es varbūt agrāk nebūtu darījis. Tāpēc, ka man profesija ir prioritāte un viss kaut kādi aktieri, tur nevajadzīgas intervijas un šovi un influencēšanas un vienalga kas, jo bet man liekas, viss kalpo kaut kam citam. Bet šajā mūsdienu sabiedrībā es domāju, who cares? Kāpēc nē? Kāpēc es esmu tagad freelancā, baudu iespējas satiek jaunas cilvēkus, daru, ko es gribu. Un līdzīgi arī pilnveidošanās tā kaut kādā attīstības ceļā šāda saruna, es domāju, kaut kas, es to neesmu darījis. Būs interesanti. Pamēģināsim. Kāpēc gan ne? Ko es uzzināšu paldies tev par iespēju. Ka mēs varējām apsēsties. Jo mums pavisam drīz jābeidz, bet vēl man ir tāds jautājums. Sapcīt, tu esi tagad arī iesaisties sporta pasaulē. Un tu plāno skriet. Jā. Mēs varam teikt skaļi, ko tu plāno? Vai tas ir noslēgums? Tagad ir plānā Parīzes maratons. Man, protams, nepatīk, ka tas plāns skaļi teikt, jo mēdz kaut kas notikt. Un tāpēc ir tā kā... Šis ir ļoti spēcīgs. Klusē par... Pasākums, plāns. Jā. Klusēt par nākotni, bet tas tagad tie ziemas mēneši priekšā, decembris, janvārs, februārs, tu domā par to gatavošanos, tu ak, Dievs, ko tu dari. Un, skriešana manā dzīvē ienāca neplānoti Covid laikā. Es diezgan daudz ko es kustējies visu mūžu, karatē, tur baseins, tur boksās, pamēģinājis kickboksu, daislidošanu arī. Cik interesanti. Jā, tas ir interesanti. Kas tik nav bijis. Trenažieru zāle pats par sevi.
Aktīvs cilvēks es vienmēr. Jā, man arī akadēmijā paukošanas, akrobātikas, skatos, dēļ, kustībā, tur viss kaut kas. Jo vairāk tu pamēģini redzi, jo vairāk tu sev atklāji. Jā. Viennozīmīgi. Bet es arī domāju, vai mans ķermenis ir mans darbs. Man viņam jābūt veselam. Ja man novelk kreklu, es priecātos skatīties kaut kādu estētiski labu figūru, nevis kaut kāds akdies, vai arī, ka man pašam būtu kauns no tā, es nezinu. Īpaši kaut kāda jaunā džeka vecums, tomēr vajadzētu būt kaut kā savāktam ķermenim vienkārši. Un sākās Covid, aiztaisīt ciet viss ar sporta zāles, un es sēžu mājās. Man nav ne skatu, kur izlikt enerģiju, tāpēc, ka teātri ciet, sporta zāles ir ciet. Es skatos filmas, es lasu grāmatas, spēlēju ģitāru, gatavoju ēst, bet vienā brīdī es tomēr sāku prātā. Man vajag kaut kur izlikt. Man šeit tas bija brīdis, ka visvairāk sāka dzimt sportisti. Jā, ārā brīvā dabā. Tu visos stūros redz, ka visur skrien. Un es 8. martā 2020. gadā izgāju ārā un uzskrēju 8,88 km. Tas bija lielākais manā mūžā, kas bija noskrējis. Bet kaut ko ir jāsāk. Tagad pastāties, jau tu skrien maratons. Diezgan brīvi. Jā, tas ir Stirnbuks arī sāku. Pareizi, Stirnbuks, tas par to mēs esam daudz runājuši. Foršs pasākums. Jā, traumatisks. Es pat nevaru iedomāties, kā aktieris tur varētu skriet, bet Es tev izstāstīšu pēdējais Stirnbuks, kas bija tur oktobrī, kaut kādā 7. dubļos, 24 kilometri. Upe pa vidu, slapš, es esmu vējš augsts, vienkārši mauc, un vakarā jāspēlē Leopoldštāta, un es esmu kaut kādā tur, kur talsos, mežā vienkārši pa kaut kādu purvu nesos. Bet tas kaifs, kas man bija, īstenībā šis Stirnbuks bija, es domāju, smagāks nekā man maratons, ko es mājās skrēju Rīgā. Bet tas pēc tam, es to atceros ar tādu kaifu šobrīd. Vai ne? Emocijām, kaifu, gandarījumu. Ko es ieguvu pēc tam, kas 12. kilometrā ieskrienam mežā, tur rinda kaut kāds. Kas tur ir to? Es nesaprotu. Tur kaut kādu laivu pārceltuvi ir pēkšņi. Es tādu labi iesils, ja uzķērs to ritmu, viss notiek un pēkšņi stops ir. Nevarējām sagaidīt un mācām caur to upi. Un pēc tam 12, labi, tur mums apgāzās laivu pa ceļam, tāpēc mēs bijām pilnīgi slapši, tam vēl 12 kilometrus. Un tas bija Sabils Vīnkauns, kur tur, un pēc tam tie dubļi, ka tu nevar paskriet nekādas saķeri vienkārši. Un pēc tam vakarā pēc pāris stundām, kā skatos uzvalciņā, spēlē baņķieru, un tas vajag krūti sajūt īstenībā. Tādu dualitāti. Jā, tās emocijas kaut kādas, ko es iegūstu. Jā, sports, neko es nezinu, ko tur vēl piebilst. Es mēģinu, laikam, pa tādiem posmiem kaut ko zinu. Tagad man Parīzē plāns maratonu. Jo es vienmēr, kad skrienu Rīgā, Latvijā, man kaut kas jādara. Vai man ir izrāde tajā dienā, kas bija gan pēc maratona, pēc mūsu pusmaratona spēlēt izrādi. Es varu iedomāties. Īstais, ko darīt, ne? Pēc 42. Jā, bet izdzīvoju, viss bija kārtībā. Pēc tam jau pēc 2 dienām neizdzīvo. Pirmajā jau vēl ir emocija. Jā, bet es nezinu, es tur varu apvemties tikpat labi ceļam. Cilvēks nomirst arī ar sirdi aiziet. Absolūti, jā, starp citu. Tur viss kaut kas var gadīties, tāpēc es nezinu, kā ķermenis reaģēs. Vai arī tagad mums bija pasaules skriešanas čempionāts, man dienu iepriekš Viļņā reklāmas filmēšana no 6 rītā līdz vakaram, un es kodos 11. atlidoju uz Rīgu, man jāceļās nākamajā dienā jāskrien čempionāts. Es neesmu tā kā atpūties, un vēl vakarā pēc tam es izrādēju spēlēt. Tagad es braucu uz Parīzi un zinu, ka man tur nav jābūt skatos. Es esmu ieplānojis, pateicis, es braucu skriet. Un zinu, es varēšu koncentrēties mierīgi tam. Tieši tā, tikai tam. Pirms un pēc. Jā, jo gribās to ārzemju pieredzi arī izbaudīt. Vajag es Itālijā izbaudīju super. Tik forši, tas tāds pilnīgi punkts uz I. Jā. Perfekti, tu to vienmēr atcerēsies, tās būs tādas atmiņas. Tu varēši pēc tam padalīties tev, kā man gāja. Jā, es ļoti labprāt dzirdēšu. Un pēc tam, domāju, noskriešu. Gribēšu dzirdēt. Jā. Un tad kaut kāda pauzīt būs atkal jāpaņem, jo gribas to balanci atrast dzīvē. Jo var arī aizskrieties pa tālu, pa daudz, un es viņu vienā brīdī noķēru, un tad es sāku just, ka man sāka fiziski veselība brukt, un ka es neieklausījos sevi. Kad pa daudz. Tā skriešana ir ļoti daudz bijusi manā dzīvē. Es pēc tam piekritis arī jau nopircis biļeti uz Rīgas Rimī maratonu, kas ir 19. maijā. Es domāju, ka 7. aprīlis Parīzi.
19. mājas Rīgā. Nu, labi, paskatīsimies. Nav slikti. Bet jā, var tiešām pārskrieties. Un es saku, es pie 50. pusmaratona sapratu, kad... Kura? 50. Es esmu noskrējis kopā 53 jau. Maratonas? Nē, pusmaratons. Pusmaratons. Maratons 4. Un es pateicu maratons, pusmaratons. Itālijā bija 50 gadu jubilejas, tas Milāno, tas viņiem oficiāli noteikti. Tieši sanāca tā, ka 50. man tur vēl savs stāsts. Trasa bija uztaisīta vēl tā, ka tu skrien, un es izskrienu cauri visām tām savām vietām, pieturvietām, kuras esmu bijis tur, ar ko man emocionāli tas viss saistās. Tas bija skaists notikums, 50. tieši. Un tad kaut kādā 52. vai 53. sapratu visu, ka cik ilgi, ko es gribu to panākt. Jānovelk bruņas, jānoliek ieroči, jāsāk beidzot ir sev pieņemt. Apmēram tā. Nu, tad cik tu vari? Nu, tas nav, kā man terapeiti teica, 2000 km gadā un 30 no sērijas citur skrējienu un vispārējais. Nu, ka tas nav veseli. Nu, tā ir vienādības zīme, tā ir depresija. Jā. Tu to sauc par disciplīnu, motivāciju, par kaut ko baigi nereāli krūtu, bet klausies, draugs, vienādības zīme depresija. Man tagad ir kaut kāds 1500 kilometru par šo gadu, kas man ir nekad mūžā tik daudz neskrējis. Nav slikti. Bet es esmu paskatījies, ka tie džeki, kas ir elite Latvijā, viņi skrien 5000 kilometrus par šo laiku. Es domāju, kur viņiem laiks? Ko jūs darāt un skrien? Bet viņi pelna naudas skriešanu. Tas ir bijis citādāk. Protams. Tā kā, izdošanos un visu to labāko veselību tev Parīzes maratonā. Pēc tam pados ziņu, kā tev ies. Es tev tāpat sekošu līdzi un priecāšos un laikošu storijas. Yes. Tā kā viss būs kārtībā. Bet ko tu gribi panākt ar savu dzīvi? Atstāt nospiedumu varbūt. Es gribu būt liederīgs, jo mani noteikti gandarīja tas, ka es esmu vajadzīgs un varbūt noderīgs. Un tas ir kaut kā tāda... tas ir mans ego, protams, kas runā. Bet tas ir pozitīvi. Bet jā, citādi... Tu dzen sev uz priekšu. Jā, es esmu noderīgs vienkārši. Un es savā darbā varu tāds būt, tas man iedvesmo. Gadās ir saņemt kaut kādas, ļoti pozitīvas atsauksmes, jo man pašam nav īsti liels nojausmas par savu, nezinu, tur kaut kādu popularitāti vai es esmu kādam atstājis atmiņā kaut kādas tur paliekošas pēdas. Man nav tādas, skalas, bet es kaut kad saņemu kaut kādu cilvēku un uzrakstu svešu. Kaut kā, kas es kaut ko iedvesmojis, viņiem paticis vai izrāda, vai man vēl veiksmi, vai man dzimšanas dienā atsūta kaut kāds pilnīgi svešs cilvēks. Un fantastiski, liekas, wow, es tā kā tiešām priecājos, ka cilvēks atnāk, piemēram, uz izrādi, un viņš labi pavadīs laiku, un es esmu līdz viņam, padomāt vai pasmieties, un tas ir super. Ļoti apsveicami. Tāpēc nobeigumā būs vēl pēdējais jautājums, kuram vajadzēja būt pirmajam, kas ir Mārtiņš Upenieks. Pats, Ralf. Ar citu būtu bijis pirmais, kuram es to neuzdodu. Es cerēju. Tu man atgādināji, paldies. Jā, piedod, jā. Es vienkārši ar tevi jūtos tik ļoti brīvi, kad... Es domāju, es tev godīgi pateikšu. Mēs tik daudz esam runājuši un runājām arī pirms sarunas, kad vienkārši, mēs jau varējām vēl vienu podcastu ierakstīt. Jā, es tiešām man trācinu, ka tur cilvēks saka, ka es esmu dvēseli. Kas ir Mārtiņš Upenieks? Kas ir Mārtiņš Upenieks? Trigerojošs jautājums, vai ne? Jā, baigi jāsāk domāt. Skaidrs, ka es esmu aktieris. Tas ir mans darbs, tā ir mana profesija. Tas ir mans dzīvesveids. Es esmu radošs cilvēks, es esmu entuziasts par dzīvi. Man patīk tas, ko man piedāvā šī pasaule cilvēku, ko es satieku. Es esmu arī dažreiz kretīns. Es esmu visu kaut kas, un man liekas, ka katru dienu es varbūt kaut kādā ziņā cenšos atbildēt šo jautājumu. Jo, ka mēs iepriekš runājām par kaut kādām transformācijām vai tās lomas ietekmē, gadās, ka varbūt tās ir kaut kā tā loma, kas tiek
veidot, kas uz to brīdi pārņem kaut kādas tādas īpašības, kaut kādu manieru uz to laiku, tāpēc, ka es to katru dienu pavadu, es viņu meklēju, to savu personāžu, ko es spēlēju, to cilvēku, kas viņu satrauc, kas viņu domā, galvā darās, ko viņš grib, jo pārsvarā uz skatuves tie varoņi, viņi jau visi grib būt laimīgi, tieši tāpat kā mēs dzīvē, es gribu būt laimīgs, tas, ko es vēlos. Ja, tāpat es savu dzīvi uztveru kaut kādā zināmā veidā, kā kaut kā to filmu, kurā es esmu galvenais varonis, un arī es gribu būt laimīgs. Jo beigās mēs visi esam aktieri. Principā jā, jo es tikai to daru par samaksu. Tu vēl dabū naudu par to. Tu dabū naudu, bet mēs, kā aktieru meistarība ir tāda izdzīvošana darbā, ka cilvēki izliekās, ka man patīk mans darbs, bet es viņam riebjās, viņi iet mājās pēc pudeles vīnu un var aizmigt, bet, nezinu, rēķini jāmaksā, kad mēs šīs lomas spēlējam, un kas ir Mārtiņš Upanieks, es sev katru dienu uzdod laikam iekšēji savu šo jautājumu. Jo man ir lomas, kurās es pazūdu, kas es skatu tā pašā laikā, tā ir vieta no kuras var runāt atklāti. Jo neviens nezinu, vai tas esi tu vai kāds cits, un ka tu pateikt kaut kāds tekstus, kurus, ir tāds iespēja tiesības, tas ir forši. Tu pamēģināt. Jā, Mārtiņš Upanieks, dvēsele, aktieris, radošs cilvēks, mūziķis, entuziasts, jā, mūzika, tas mans sirds hobijs, ārkārtīgais sports. Kas ir tava spēcīgākā īpašība, kā tev liekas? Viena. Pacietība. Es esmu spēcīgi. Pacietīgs. Lai gan es zinu, ka cilvēku varētu tam daži nepiekrist. Jo es dažreiz... Katrs redz tevi, kā viņi grib redzēt. Viņi redz tevi, kā viņi redz sevi. Tā pati, kas tā ir tā projicēšana, absolūti, kad iztēlojies, ka mans problēmas es redzu tevi. Kā Džejs Šetī saka, par tas teiciens, kā viņš tevi būtu pareizi latviski. Saka angliski. Tur bija tā doma par to, es tā pateicu un sāku domāt, kā viņš precīzi bija, bet par to, kad tas, ko tu domā par mani, ir tas, ko tu domā par sevi, skatoties, domājot, kā es varētu domāt par tevi. Bet angliski viņš labāk skan. Respektīvi, tur arī īstenībā baigi dziļi iebraukt par to, kad es domāju, kā tu par mani varētu domāt, jo man šķiet, ka tu varētu tā domāt. Jā, šis ir interesanti. Bet par to pacietību pabeidzot, jo tie man trīs, vaļi, teātris, mūzika, sports, ja, piemēram, tas viss šīs disciplīnas prasa milzīgu pacietību. Instrumentā man vajag ieguldīt 10,000 stundas, tā rupi sakot. Es sēžu metronomu, spēlēju to gāmu, nekas tur nebūs. Sportā grib maratonu noskriet. Absolūti, cik tev jānoskriet pirms tam ir kilometri. Ja tu tam neesi tā aizberga neredzamā daļa teātrī, 10 gadu profesijā, sagatavošanās, 2 mēnešu mēģinājums, vai tā loma, kas ir tagad, es esmu 10 gadus varbūt krājis šo savu pieredzi profesiju. Un tā ir tā kaut kāda pacietība, kas prasa visu šīs lietas. Tad nekas nebūs uzreiz. Visa pamatā ir pacietība. Pamatīgi bruģē sev tos pamatus un ceļu. Nezinu, kur tas man aizvedīs. Šobrīd viss ir labi. Es esmu laimīgs. Tagad es tev to varu atbildēt, kas tā padomāja, ka viss ir ļoti... Vai ne? Ka īstenībā jau viss ir labi. Jā. Galvenais uzticēties. Tieši tā. Ka viss notiek tā, kā tam jānotiek. Un man prieks, ka mums beidzot notiek šī saruna. Man arī. Absolūti, tiešām. Paldies par to, cik ātri tu piekriti. Jeb, cik mēs ātri sarunājām. Piekrist jau tu piekriti sen. Jau vasarā. Jā. Bet cik mums ātri sanāca. Jā, paldies tev tiešām, kad uzņēmi mūs savā viesistabā, savās mājās, savās telpās, sienās, kur tu jūties vislabāk. Teātras sienās. Tā kā paldies tev tiešām. Paldies visiem skatītājiem, klausītājiem. Ko gan vairāk var piebilst, kur gan citur, ja ne viesistabā. Decembris ir pilns mēnesis, tūlīt jau jaunais gads, bet mēs turamies uz daudz maz kaut kādu disciplīnu, lai vismaz radītu un piegādātu jaunu saturu un galvenais izbaudītu paši šo te procesu, jo mums tieši tā arī patīk, tā kā mēs daram un tiekamies jau pavisam drīz. Paldies jums!